Sveiciens visiem! Šodien droši vien būs tāds interesantāks video. Kādu laiciņu nav bijis neviens video par instrumentiem, instrumentu apskats. Tad, nu lūk, manā īpašumā nonāca šāds te metināmais aparāts. Latvijā diezgan populārs, cik es pēdējā laikā skatos. Vevor nav 250 ampēru variants, bet 270, ja es pareizi atceros. Pati jaudīgākā versija, vienfāžu šis te metināmais aparāts, ļoti populārs daļa visādiem blogeriem un tādiem, ja teiksim tām pārdevējiem, ja. Iegādājos viņu ārzemēs, protams, ka ekonomēju savu naudu pa 30% lētāk ārzemēs nekā šajā te Latvijas vietējā tirgu. Godīgs apskats par šo te instrumentu, neesmu ne populārs blogeris, ne man kāds kaut ko maksā, tīri manas domas un tikai manas domas un nekas cits. Nu ko, ķersimies klāt, skatīsimies, kas mums te labs ir sanācis, varbūt nekas nav sanācis. Protams, ka šis te aparāts ir no Ķīnas, lētais gals, bet nu tad attiecīgi arī skatīsimies. Būs ok vai kaut kas savu, vai varbūt nebūs galīgi ok. To tūlīt mēs noskaidrosim. Jā, starp citu par kaut kādiem metināšanas paraugu demonstrējumiem. Es domāju, ka nav nekāds jēgas absolūti, būs tīri tikai instrumenta apskats. Ja interesē, kā viņš metina, es domāju, ka YouTube ir pietiekoši daudz video apskati par to, kā viņš metina. Bet no manas puses būs vairāk pieeja tīri par tehnisko daļu, kvalitāti un tam līdzīgi. Nu labi, pietiks muldēt, ķeramies klāt. Nu ko, sāksim tad droši vien ar, kā šo te visu pasākumu nosaukt, šāda te kastīte nāk no augšas, palīgi materiāli. Papildaprīkojums, jā, teiksim tā, papildaprīkojums. User manuāls, jā, šāda lieta, protams, ka neviens nekad viņus nelasa un neskatās, tā kā, jā, šo te mēs neapskatāmies vispār. Pirmais, jā, caurula. Šī te caurula droši vien, ka ir paredzēta gāzai, visticamākais. Caurula patīkama, mīksta, 8 mm. Pieņem, ka šis te ir gads, mēnesis un diena droši vien, kad viņa ir ražota un kaut kāds sērijas no mūsu ražošanas. Jā, caurula laba, pastiprināta iekšā ar kordu. Kas ir interesanti, ir šādas te dzeltenas nogulsnes un, kā var redzēt no sāna profila, ja, tajās vietās, tā fokusējas, tajās vietās, kur ir šīs te nogulsnes, truba ir šaurāka. Tā kā, jā, tas ir jau mazliet interesanti, izskatās jau pēc ražošanas defekta kaut kāda. Savilcē, protams, lētākie kāda būtu šāds savilcējs, jūs stipri nepievilksiet, viņi uzreiz aprausies no šiem te savilcējiem, ja. Jēga nav, jā, tāpēc viņi droši vien ielikuši arī viņus 4 ir, jo, nu, viņi uzreiz saprat, ka jūs jau droši vien pirmos 2 jau uzreiz sačakarēsiet, tāpēc, jā, ķīnieši padomāja un ieliek vēl 2 jums papildus klāt. Bet jā, ir šāds te tad defekts periodiski pa visu cauruli, vairākās vietās es manīju. Lūk, jā, šeit vēl viens tāds pats defekts, nezinu, vai kamerā tas nododās, bet tā var arī redzēt. Tajā vietā, kur ir šis te dzeltenā šņaga, cauruli tievāk, kā tas ietekmē caurules stiprību, nav nejausmas, ies laiks. Kā saka, laiks rādīs, ja. Tas paviss pa cauruli. Nākamais ir tad mums masas kabelis, ko es uzreiz ievēroju, ka šis te kabelis ir ļoti viegls, ja. Pirmais, tā, pārbaudīju viņu ar magnētu. Magnēts līp klāt, tātad tas nav nekāds nerosējušos tērauds. Parasts bleķis, cinkots, ja, iespējams. Nevis iespējams, bet ticamākais, ka cinkots. Tas pats attiecās uz kontaktiem. Kontakti arī ir parasts bleķis, ne tas labākais variants, bet kas man visvairāk interesē, tas, ka šis te kabelis ir ļoti viegls un tā, paskatīsimies arī šo te savienojumu, kāda viņš ir izpildījumā, ja mēs varēsim dabūt šo te gumiju nost.
Tad, jā, lūk, jā, redzam, kādā, teiksim tā, kvalitātē ir jā, šis te savienojums. Nu, jā. Tad nāksies kaut ko darīt, iespējams, teikšu tā, šos te kabeļus oriģinālos es neieteiktu. Nu, kā neieteiktu, droši vien kādu laiku ietu, bet, ja gribat, lai ir, teiksim tā, daudz maz uzticami, ieteiktu uzreiz šie te gali, man liekas, ka ir standartizēti, tad ieteiktu uzreiz nopirkt kaut kādus jēdzīgus. Šos te kabeļus es aizkadrā arī pārbaudīju, un kā izrādās šis te, protams, ka ir tā lielā maģija, ka ķīnieši spēja ekonomēt uz visu, ja, un, kā saka, velns slēpjās detaļās. Tad līdz ar ko, kāpēc šis te kabels ir tik viegls, ķīnieši vienkārši ir šo te kabeli uztaisījuši no alumīnija un viņu apklājuši ar vara pārklājumu, jo, ja pakasa šos te vadus, jā. Nezinu, kamerā tas diez vai nodosies, bet zem šī te pārklājuma apakšā ir balts vads, līdz ar ko tas nozīmē, ka tas alumīnijas. Vienīgais šeit no vara izpildījums ir šis te gals, jā, kas iet iekšā pašā aparātā. Jā, šajā gadījumā šis te gals ir no vara, bet jā, viss pārējais tad attiecīgi mums ir no alumīnija. Un kur rodās problēma, alumīnijas, kā mēs zinām, nespēja, bet sliktāk vada elektrību, viņš vairāk karsts, viņš ir trauslāks par varu. Protams, ka par varu labāks būtu zelts, bet, nu, jā, neesmu līdz šim redzējis zelta kabeļus, varbūt kaut kādā ļoti luksus iekārtās, bet šajā gadījumā šis ir parasts alumīnija kabels ar vara pārklājumu, parasts kārts, es domāju, ticamākais šis te. Jā, klemme, nezinu, vai šī te daļa ir vara, tūlīt mēs to varam paskatīties. Tā, pakasīsim. Tā, jā, vienīgi tā izskatās, ka vismaz viens plus, ka šīs te, nezinu, kā ir nosaukt, savienojums, jā, kas pārnes uz klemmas, ne klemmas, bet šī te spailes otra puse. Šo te masu izskatās, ka vismaz šajā gadījumā šis ir no vara, jo zem viņu pakasot viņam krāsa nemainās, tad vismaz jā, ir kaut kāda vēl viena vara detaļiņa, kas ir šis te, jā, nezinu, kā ir nosaukt, savienojums, jā, sauksim viņu tā. Tā, nākamais, tad mums ir Fluxcore vats, ne vats, bet stiepla. Jā, šo te stieplu varat metināt bez gāzes. Šajā gadījumā, es domāju, es viņu pat neizmantošu, jo metināšu ar gāzi, līdz ar ko ar gāzi var nodrošināt labāku metinājumu kvalitāti. Nu, kā arī es neesmu nekāds baigais dižās metinātājs. Jā, varbūt kaut kāds izpūtājs, kaut kāds tādas lietas metinu. Protams, ja gribētu strādāt profesionāli, tad šāda iekārtas ticamākais pat neiegādotos, bet tā kā metināšu labākā gadījumā reizi mēnesī, nu jā, tad nav vajadzības pēc kaut kādas superdārgas Lincoln vai kaut kādas tam līdzīgas iekārtas. Jā, bet, nu, Fluxcore vadu, kā es saku vadu, stiepli, jā, šajā gadījumā gan es neizmantošu līdz, jā, kā redzams, 1 mm, 1 kg. Tā kā šis te kaut kur ārkārtas gadījumiem paliks rezervē, šādu te es neizmantošu. Tad tālāk runājot par, šis te aparāts teoretiski dara 3 lietas, MIX, TIGS un NMA. Šis te būtu jātautā saucamais ar elektrodu metināmais puļķīt. Jā, plastmasa ir, nu, teiksim tā, atbaidošas kvalitātes. Jā, jūs droši vien esat, nu, veikalos pirkuši, kā viņas sauc, miskastes maises, jā, un tā smaka no miskastes maisiem, jā, un tad šeit ir tieši tas pats gadījums, ka šīs te plasmasa smaržo, jā, tas būtu labi teikt, smaržo, smird tieši tāpat kā šis te pārstrādātā plasmasa. Šeit tieši tas pats stāsts, vats ļoti viegls.
Alumīnijas gals, šajā gadījumā bišķiņ labāks izpildījums, bet, kaut kā tā. Tā, ko es vēl gribēju parādīt. Tā. Šito te mēs sapļackāsim atpakaļ. Tā, noņemsim nost šo te galu, paskatīsimies, kāds ir izpildījums zem šīs te plasmasas. Tā, ātri. Tā, un tad lūk, šeit mums apakšā ir teorētiski šāds te, varam redzēt savienojumu kvalitāti, kā jau pie Ķīnas. Nezinu, grūti teikt, vai tas ir labi vai slikti, ņemot vērā šo cenu, priekš šīs cenas droši vien. Kaut gan nē, ja cena ir tāda, jebkurā gadījumā cena ir kaut kāda, tas šis te, tomēr šādas lietas, es domāju, ka nevajadzētu pieļaut, jebkurā gadījumā, tad jautājums ir, kāda ir viņa kvalitāte kontrole, tajā tur Ķīnas pusē. Tas pats stāsts šeit. Pakasot šo te štruntu, apakšā ir alumīnijas, līdz ar ko atkal ekonomēšana uz materiālu. Šī daļa tikai, teiksim tā, pārklāta ar varu pārklājumu. Var redzēt šo te stieplīti, bet elektrodu var ielikt dažādos pozīcijās. Tas vismaz ir labi padomāts. Var zem dažādiem leņķiem. Bet, redzam, kāda ir šī te izpildījuma kvalitāte. Es teiktu, ka gribētos redzēt tomēr kaut ko labāku. Tā, ejam tālāk. Batmana brilles, šis te ir, es nezinu, kā viņu pat nosaukt, pilnīgi bezjēdzīga šņaga, nezinu, pilnīgs mēsls, es saku godīgi, gan izpildījums, pat lētākā plasmasa, tā cauri var redzēt kaut ko. Neieteikt ar šādām te brillēm vispār metināt, jo, es nezinu, ko tie ķīnieši domā, jo teorētiski metinot, jūs varat gūt apdegums ādas, bet tad, labi, acis var būt jums kaut kā tur, kaut gan nē, šitām sūdēm. Es pat īsti nesaprotu, ka šis pa balto draņķi te virsū ir. Bet kāpēc vienmēr vajadzētu lietot pilnu sejas masku? Tāpēc, ka varat gūt apdegums arī uz seja. Un šādā te gadījumā, šādas te brilles, es domāju, kur viņas ies pataisno. Viņas pataisno iet uz miskastu mums. Tas pats ar šīm te kaiņām. Redzam, kāda ir kvalitāte. Šis te ir teorētiski pilnīgi liekas plasmas gabals, mēsls palielam. Nezinu, ķīnieši varēja vismaz tad šo te sūdu netaisīt un vismaz iekonomēt. Nezinu, cik viņi tur 50 centi, par šo te detaļu gan jau tur prasa. Tas tieši tas pats stāsts ar šo te birstīti. Lūk, apzīmējums polipropilēns, laikam, bez nekādas stikla šķiedra pastiprinājuma, birste, pilnīgi ģešmanskā birste, arī absolūti nekādas jēgas no šāda te štrunta nav. Tā kā, šitās tad divas detaļas atskaita, tomēr ķīnieši varēja vismaz tad varbūt nedaudz lētāku cenu piedāvāt, jo, es domāju, lielākā daļa cilvēku vispār šitādas tas sūdas neizmanto, viņi vienkārši viņus izsviež miskastē, kā manā gadījumā pataisno miskastē. Tad tālāk tigošanas cauruli. Nekad neesmu bijis nekāds tigošanas speciālists. Grūti komentēt šo te, vai tas ir labi vai slikti. Liekas jau tāda speņmanteņa vien liekas. Arī viss tāds plasmasīgs, tad šī drēbe, kā redzams, nezinu, kur jau lūk viņa irst jau pa vīlēm. Droši vien, ka kaut kāda tigošanas speciālisti var iekomentēt, kam piemēram šāda truba vajadzīga, nav nejausmas, tā kā grūti komentēt. Šeit droši vien tieši tas pats stāsts ar savienojumu. Lienu nost.
Tā, šeit kāds mums izskatās savienojums, nu, varbūt, teiksim tā, nedaudz labāks uz kopējā fona, bet, nu, jā, paši redzat, arī nekāds baigais cukurs te nav. Jā, redzams drēbe, jā, šajā galā jau, jā, kā viņi izskatās. Nu, paņemot rokās var uzreiz jau saprast, ka šis te nav tas pats kvalitatīvākais ekipējuma gabals. Tā kā man kā netigotājam, ja, teiksim tā, šis te galīgi nav aktuāli, tāpēc es tur baigi varbūt nepievērsīšu uzmanību šim te visam pasākumam. Dodās līdz kaut kāds, teorētiski šīm te laikam vajadzētu būt keramiskajām kaut kādam galviņam, ja, es pieņemu 2 dažādi izmēri, dīzes kaut kādas, tā, paskatīsimies, vai vismaz šīs te no vara ir dīzes. Pieņem, ka šīs dīzes, jā, tā tūlīt. Jā, vismaz šajā gadījumā šīs te, jā, detaļas vismaz ir no vara, jā, šeit viņi vismaz nav iekonomējuši, patīkam vismaz tik daudz. Kaut ko viņi spēja arī izdarīt pareizi. Tā, jā, nu, ko, ejam tālāk pie jau mūsu galvenās atribūtikas, jā, šīs te pistoles, skatīsimies, kādā stāvoklī pistola ir. Tā, tad pati pistola. Tā, ko es varu pateikt par šo te pistoli. Tā, labi, noņemsim nost galu. Tā, kas mums te ir? Kas mums te ir? 8 mm, kā redzams, nu, es domāju, ka šis ir kā par gals, tā, pārbaudīsim tūlīt. Nē, šis nebūtu, nu, tas nav iespējams, ka šis nebūtu kā par gals, jo aluminijas, kā mēs zinām droši vien, ka ir ļoti stipri zemāka kušanas temperatūra, kā varam. Jā, šis te ir varš, tā kā vismaz te ir viss kārtībā, nu, gals kā gals. Jā, varam redzēt jau no rūpnīcas, cik taisni ir mums šī te dīze, bet pats gals stāv, jā, kā redzams, šeit viss mums ir pieguļoši. Un kā šajā gadījumā stāv pats gals, viņš ir jau nobiedīts pa centru. Vai tas ļoti ietekmēs jūs mētinājumu šuvi? Droši vien, ka nē, bet, nu, tomēr, jā, kā es teicu, velns slēpjās detaļās. Šajā gadījumā arī tāds pīzdīgs nobeigums no ķīniešu puses. Pati pistola, nezinu, nu, katrā ziņā ir jūtams visā šajā pasākumā lētuma piesitiens, gals lūk šāds, jā, kontakti mūsējie 2, kas nāk no šī te slēdža, tā, kas mums šeit, kaprona, ne kaprona, bet neilona ieliktnim, teorētiski šeit mums vajadzētu būt. Tā arī ir, ārā es viņu pagaidām nevilkšu, jā, neilona ieliknis priekš šīs te drāts, tā. Šis te gals vismaz izskatās, ka ir ieprasēts šī te vītne. Tas būtu tā kā ok. Tajā pašā laikā šajā galā ir tāda plasmasīga, ļoti plasmasīga, ja, kā redzams, tāda vītne. Nezinu, vītne viņa pat nevar nosaukt kaut kāds. Nu, sūds jau vien ir, bet nu, jūtams, ka šis te jā, ilgi nedzīvos. Ja viņi tur sākas ļakāt uz priekšu uz apakaļ. Tā, paskatīsimies tieši, kas tajā mums darās iekšā pistolē. Uzmetīsim aci, varbūt ieraudzīsim kaut kādas interesantas lietas, varbūt kaut kādas perversiības, tūlīt paskatīsimies, kas un kā. Tā, atjaucam vaļā pistoli, tad lūk šis te gumijas pretslīdes, jā, materiāls, kas ir pa virs šai te plasmasai, plasmasas apzīmējums. Tā, šeit nav norādīts nekāds. Droši vien, ticamākais tas pats polipropelēns, jo viņu vislētākais ražošanā, domāju, ķīnieši tur neko diži nav mainījuši. Jā, visticamākais bez nekādas stikla šķiedras pastiprinājuma. Nu, jā. Patīkami ir tas, ka šis te pārklājums, ja, gumijas vismaz ir nostiprināts ar enkuriem, kā varam redzēt šeit. Ja, vismaz šeit ir
salikti ankuri. Un, ja mēs ņemsim šo te pistoli ar šmekainām rokām, ja, eļļainām, vismaz nebūs tik ātri, jo šīs te gumijas ļoti parasti labi reaģē ar eļļu un uzblīst, ja, un tad lielāko daļu viņas vienkārši nokrīt nost, ja šāda te ankuri nav ievietota. Tā kā vismaz ir patīkami, ka ķīnieši ir piestrādājuši pie šī te ankurošanas. Tā par pašu pistoli runājot, jā, nekādas īpašas maģijas te nav, pats lētākais slēdzis, kā redzams, tā tūlīt izņemsim viņu ārā. Pilnīgi lēts slēdzīts, kā redzams, vienkārši divi metāla šeiba, principā savieno divus kontaktus un viss notiek. Principā nav ne slēdžu nekā, ne kaut kādas aizsardzības, ne gumijas. Pilnīgi nekā tāda, pats lētākais variants, kāds vien var būt. Gadījumā, kas, ja iespējams, šo te būtu slēdzi samainīt, kaut gan domāju, ka visticamākais neviens šo te jau, ka slēdzi nekad mūžā nemainīs. Ja kaut kas notiks, vienkārši visu tad pistoli mainīs reizē. Nu jā, pārējais viss kā parasti, nekas tāds īpašs šeit nav. Jā, kaut kā tā, nezinu. Kaut kā tā, jā, grūti teikt, labi, slikti. Tajā, izpildījums it kā tāds, bet tajā pašā laikā cena arī ir ok, jā, tā kā, īsti nezinu, vai var atrast vidusceļu šim te visam cenas un kvalitātes balanss, jā, šajā gadījumā. Grūti spriest, galvenais jau, protams, ir šis te aparāts, ko mēs tūlīt skatīsimies, bet jā, šo te visu, protams, kā var piepirkt atsevišķi, galvenais būs aparāts. Un to tūlīt arī ņemsim, skatīsimies, kas un kā. Tā, tad sāksim ar pašu galveno, ar šo te pašu iekārtu. Lūk, sāksim no priekšas. Ko es varu uzreiz teikt? Es šo te iekārtu biju jau pamēģinājis metināt, vispār izmantot regulācijas iespējas, un uzreiz es varu teikt, ka man šī iekārta ļoti patīk. Nekas tāds acīm redzams problemātisks ar viņu nav, ļoti vienkārši viņu operēt, ļoti vienkārši viņu ieregulēt ir, un manā skatījumā iekšs tiešām arī ir ļoti labi uztaisīts. Šeit tad attiecīgi nekas īpašs, strāvas stiprums priekš šā te metināšana ar MMA vai tā saucamo svarku. Šeit tad 3 režīmi, ko mēs varam pārslēgties: pusautomāts, tiks, MMA, ja, vai saucamā svarka. Šis īsti nezinu, ko šis nozīmē, varbūt metinātājām pastāstīt var, rādīs laiks vēl, paskatīšos, ko šī funkcija dara. Un tad attiecīgi pusautomātam šitas te bet stieples ātrums, padevs ātrums, sajauc voltāža, ja? Voltāža pusautomātam un stieples ātrums. Ja? Principā diezgan elementāra iekārta, ļoti viegli regulējama. Kas man uzreiz patīk, šeit iekšā, pieņemsim, ir 5 kg rullis, 0,8. Ja? Oriģināli viņam nāk paredzās, kā jau es pirms tam iepriekš stāstīju, šāds te flukskora vats, jeb latviski, tā kā tas būs latviski. Labi, nav svarīgi, kā tas latviski, bet ko var uzreiz izdarīt? Šis te rullis ļoti maziņš, 1 kg, un šajā te aparātā bez nekādām problēmām var ielikt 5 kg rulli. Tas ir labi, jo attiecīgi, jā, tad jums mazāk jāmaina šis te rullis un jums ir vieglāk dzīve. Tā, stieples padeve, ļoti viss forši, no plasmas principā būtībā ir tikai piespiedēja šis te piespiedēja spēka regulācija. Ja. Šeit redzams, ja, smuks rullīts ar gultni, ja, viss kārtībā. Gultnes mums ir NRD, ja, varbūt varam redzēt, nav nejausmas nav kvalitīvas gultnes. Bet, katrā ziņā izskatās, ka viņš viegli mainās, tapa un principā viss. Un tad, kas vēl mums no plasmas ir šis te varbūt netika labi, teiksim tā,
patīkami. Šis te otrs rullītis no plasmasas, ja jūs šo te ilgi un, attiecīgi jums nebūs spēka izjūtas, šo diezgan ātri aprausiet, un pats rullītis, tad attiecīgi 0,8 no vienas puses rieva un no otras puses attiecīgi vienanieks. Tā kā es domāju, šis te rullītis standartizēts, nekādas problēmas ar to, ja kaut kas notiek, ejiet metināšanas veikalā, pērciet un mainiet, un principā viss ir ok. Jā, jaudīga feature arī šī te, attiecīgi stieples padeve, ja jums attiecīgi jāmaina rullis, jums nav jātērē gāzi, jātur poga, nospiediet šo te stieples padeves pogu un principā viss notiek. Tā kā viss, kas saistās ar šo pusi, principā man viss patīk, varbūt neliela nianse šeit prasītos tādu gofru riņķim, to es pats tūlīt ielikšu. Vienkārši vibrācijas un laika ietekmē šie te vadi var pārbērsties pret šo te aso malu, tāds maziņš tāds kasjaks, bet nekas traks, tūlīt tas ir izlabojams, prasītos tādu uzlikt gofriņu. Šeit attiecīgi potenciometri, nekas tāds īpašs, ko mēs regulējam, visu strāvas stiprumus, voltāžas, vadu padevas, tad tālāk viss tas attiecīgi tiek ar vadības bloku koriģēts. Kaut kā tā no šīs te puses, vēl par šiem te vadiem, nepārbaudīju, vai šie te ir alumīnija vadi vai kapara vadi. Es sagodīgi, man vienkārši negribās viņus, teiksim tā, pēsīt vaļā, jo šeit redzēt tādu uzkausētu tādu termoizolācijas cauruli, un vienkārši, lai līdz viņi tiktu, jāgriež pusi šī termoizolācijas cauruli. Sagodīgi, es to negribu darīt, bet, es pieņēmu visticamākais, ka šie arī ir alumīnija vadi. Bet, tas tāds maziņš, neliels sīkumiņš, kopumā tīri ok no šīs te puses. Tad lūk, šis te vadu aizsargs, uzliku tikko tā kā viens mazais kasjaks novērsts. Tagad, principā, nekādas problēmas ar vadu pārtrīšanos nevajadzētu būt. Un tad lūk, pati galvenā vieta, kur notiek visa maģija. Pirmais, ko es vēlos teikt, šis te vats, principā, ļoti kvalitatīvs. Viņš ir mīksts, izskatās, ka karstuma izturīgs, pietiekoši, manuprāt, resns, 3 dzīslu vats, 2,5 kvadrātmilimetri šķērsgriezuma laukums, tajā ziņā viss kārtībā. Tad attiecīgi liels dzēsēšanas ventilators, kurš iet cauri šim te milzīgajam alumīnija klucim. Šeit tad attiecīgi strāvas stabilizatori, un filtrācijas strāvas, milzīgi šie te ferīta kluči, kas mums filtrē strāvu. Stieples padevas motoriņš, parastais oglīšu motoriņš, viss vienkārši uzticami, nekas īpašs, nav nekāda bezkontaktu, viss ļoti vienkārši un uzticami. Ir attiecīgi arī tā. Šie te modeļa nosaukums, attiecīgi, ja šis te motoriņš beidzās, domāju, ka var miegli pasūtīt, attiecīgi lielas ventilācijas ribas, no kurienes gaiss nāk ārā. Milzīgi tranzistori, kas regulē visu šo te strāvu ar termopastu, nekas tāds, teiksim tā, slikts, te nav, ļoti viss labi, manuprāt, izpildījums ļoti labs. Šī te vadības plate pārklāta ar laku, tā kā principā ir aizsardzība arī pat nelielu mitrumu un metāla putekļiem. Lūk, viss pastiprināts, lūk, ar lieliem šiem te kapara vadiem izskatās, ka pastiprināti, lai uzlabotu strāvas plūsmu. Visi kontakti, šie te klipši ir smuki, teiksim tā, nofiksēti vietā ar kaut kādu žižu, nezinu, sarkanu kaut kādu, bet principā, visi kontaktiņi, kas nāk, ir nofiksēti savā vietā, lai viņi neizkratītos ārā. Protams, ka ir dažas vietas, kur varbūt prasītos kaut kā labāk šos te visu nostiprināt, piemēram, šie te mazie tranzistori, viņi tā bišķiņ kratās vējā, bet, ko darīt.
pa kādam kāsim arī jābūt, bet tā kopumā es teiktu, ka ļoti labi principā nostrādāts. Vadi neteiksim, ka ir ļoti kārtīgi salikti, bet, nu, kā redzams, ja, ir tādas lietas, kas te kustās, bet principā pa lielam kaut ko ķīnieši ir centušies. Protams, atstājas šādas te, ja, lietas, kas jums vienmēr visur, ja jūs bāžat roku vēns pārgriež, ja, nu, ne tas labākais tons, bet nu, tas tāds principā būtu sīkumiņš. Jā, ko es varu teikt, principā man patīk nekur nekādas lietas, ko es varētu teikt, ka ir kaut kas ļoti slikti, nav. Nu, šeit varbūt bišķiņu labāk varēja viņu nostrādāt vienkārši ar līmi, šito te karstoju nostiprināts podziņas un šie te ekrāniņi mazie, ja, kas attēlo strāvas stiprumu un voltāžu. Varbūt tur varēja izdomāt kaut ko labāku, bet, nu, ok, ķīnieši noslinkojuši nedaudz vienkārši ar karsto līmi ielīmējuši. Nu, fokusēs tā. Principā tas arī viss, jā, nu es nezinu, iekārta manā skatījumā ir uzbūvēta ok, un droši vien tad iesim pie rezumē. Tā, principā es domāju, varam taisīt rezumē par šo te aparātu. Kopumā es teiktu, šis te ir ļoti ok aparāts, tieši šis te. MiG 270, grūti komentēt šos te Latvijas variants, ko šie te dažādie veikali tirgo. Grūti nu, kaut ko komentēt par šiem te MiG 250 variantiem, jo tie vispopulārākie, cik esmu pamanījis Latvijā. Bet tieši šīs te modelis, es teiktu, ir ļoti ok priekš tās cenas, ko viņš piedāvā visu šīs te opcijas, 3 dažādai metināšanas šie te paveidi. Nē, es gan tigotājs, grūti komentēt, kas ar to tigošanu tur ir, jā, bet priekš pusautomātā ļoti labi. Kas jāņem vērā, protams, ka šie te papildu aprīkojumi ir lielākoties visa pilnīgākā šņaga, jā, diemžēl, bet nu, pats aparāts, es teiktu, ka ir ok. Attiecīgi, ja kādu laiciņu var pastrādāt ar šiem te vadiem, šo te pistoli, ja, protams, kaut kāds tur metināšanas brilles un tāds draņķis uzreiz miskastē pa taisno, bet, attiecīgi, ja, varam pastrādāt ar šiem te vadiem un pēc brītiņa viņus samainīt, kad viņi sāk pievilt, ja. Izskatās, ka viss ir standartizēts, viss viegli mainās, tā kā, jā, tas principā nav nekāds liela problēma samainīt šīs te lietas. Nu, kaut kā tā kopumā, es nezinu, principā esmu apmierināts ar šo te aparātu un varu arī laikam godīgi viņu ieteikt citiem cilvēkiem pilnīgi bez problēmām. Pērciet, ņemiet, būs ok, ja, tikai dažas nianses ņemam vērā un būs ok. Nu, kaut kā tā. Cerams, jums patikās šis te apskats, lieciet īkšķus uz augšu, līkšķus uz leju, ja, pa vidam varbūt arī kaut ko iekomentējiet un tiekamies tad nākamajās sērijās.